ka laiks mums nepieder nevienam, pēc savu dzīves kamolu mēs visi kopā sienam. Kādā krāsā ir prieks, gudrība, skaudība, meli, mīlestība. Jūs teiksiet, to gan mēs zinām. Jā, bet katrs no mums iedomājas citu mīklu minā, jo katrs no mums ir atšķirīgs un citādāks. Visos manos vārdos visvairāk dzīvo tas, ko nepasaku, bet jūtu. Tas ir kā puķis dzīvo pļavā, kuras vēl nenopūtas. Tas ir, kā tavās acīs sāk dzīvot laimes putni, kad kāds ar savu skatienu neko vairāk, tik vienu kā tavus plakstījus kutina. Gaidām, lai tepat ap mums silti skati, kā irbes pa sniega virskārtu staigā, kad nepalīdz vārdi, palīdz dziesma. Māmu, tēti, piedod, bet tavas rūpes jau nepazudīs. Vienīgi šovakar uzvilkās svēta pērkus un ir aizdegas sveces. Pienākumi jau arī nesatīs. Vienīgi skolas gradzenis tiks uzvilkts man pirkstā un zinu, ka klusi man teiksi. Tici, tev veiksies. Piedod, mammu, bet arī sirds miežs nepazudīs un nezudīs raizes tev brīdi. Tomēr pāri tam visam, lai šovakar mana pateicība un mīlestība sasniedz tavu sirdi un bez gala zvaigznes spīdēs. Ir vērts jūsu dēļ skaļi priecāties, kā straudi pavasarī spēj. Ir vērts jūsu dēļ klusu raudāt, kā rudens asaras lej. Ir vērts jūsu dēļ palikt klusu, kad mēnes debesis smeļ. Ir vērts jūsu dēļ skaļi dziedāt, kad putni rītausmas sēj. Ir vērts jūsu dēļ. Divas skudras reiz krustcelēs satikās, un abas var dzīvi runājās, uztēja abām tai pasakās sirsniņa, un man blakus ir mana māmiņa. Miegs nāk bērniem it visos vecumos, mazie prieki ir kūkās un cepumos, bet nāk miegs un blakus tu esi man.
tur sāģinās dāvanas, bet man blakus ir tava sirsniņa, domorā dusošā. Miegs nav bērniem it visos vecumos, kaut vairs prieki nav kūkās un cepumos, bet nāk miegs un blakus. Tu esi man, paņem mani klēpī un iejā, un es aizmigšu ar bailēm vai drosmi. Staigājot ceļu uz skolu, kur pašas liktenis rakstīts, maigi un spītīgi, un es nesaku, ka ir grūti, es to neteikšu. Mana sirds uzdzied katru rītu no jauna, zinību krāsaino puķi, zinību puķi plūkdama. Skolotāji, mums patīk mūsu kopīgās stundas, kas bijušas un vēl būs. Saulainās rīta stundas un tumšās vakara stundas, mēnesis un zvaigžņu stundas, sirsnības un svecības stundas. Sapņu un brīnumu stundas, pašie dvasmas brīži un fantāzijas minūtes, jautrības pauzes un fiziskās aktivitātes. Prāta asināšana un klusais es ieju sevī, skaistie mirkļi mūzikas un mākslas pasaulē. Paldies jums, skolotāji! Mīļie Jaunpiebalgas vidusskolas, topošā 62. izlaiduma 20 abiturienti. Cienītā klases audzinātāja Zane Althādere. Cienītie klātesošie vecāki, vecvecāki, skolotāji, viesi, absolventi. Mēs visi kopā esam bijuši liecinieki mūsu vidusskolas izaugsmē un arī tādai tīri praktiskai celtniecībai. Bijām 5. klasē, kad radās sporta zāle, bijām tūlīt 7. klasē, cēlās piebūve. Ir sakāmais, būvēt savu namu uz klints, nevis uz smiltīm. Bet nav jau mums to klinšu Latvijā. Latvijā viss celts uz smiltīm. Rīgas centrs uz plūstošām pazemes smiltīm, Piebalgas lauku mājas uz panākās pakalnu smilts. Vietu jūras uzlangotās kāpās iekāro par spīti likumiem un dabas sargātājiem, nebēdājot, kā ar laiku visi var vētrā izputēt kā vējā nestas smiltis. Cilvēki paši rada pamatu savam namam. Jau pirms gadsimtiem iemācījušies izmantot pāļus, toreiz ozolkoka, tagad betona. Smiltis ir čaganas kā aizdomas, īrdanas kā nepastāvība. Var pastumt malā kā pārliecību un
nevienprātībā. Atbrīvot to vietu, katrs aizpilda pēc sava prāta un iespējām. Iespējams bērt akmeņus, jo vairāk, jo labāk, smagus un pamatīgus kā zināšanas. Ir taču pareizi dzīvi balstīt uz zināšanām, ko neviens nevar atņemt, un visdrošāk noglabātā manta ir zemē abraktā. Bet kādēļ pēc laika nams sāk laisāt? Vai akmeņi būtu sadiluši līdzīgi pirms daudziem gadiem pie mācītajam? Padomdevējs saka, ka tie tikai sasēdušies, sablīvējušies, jo zeme dzīvo kustas. Sēstvielu esot vajadzējis. Kādu gan sēstvielu? Kāpēc prāta spožumu aplipināt ar tādām nevajadzīgām vielām kā šaubas vai citu viedokļu uzklausīšana? Gadās, ka pamatos lej tīru betonu. Dārgi, toties gludi un nepierādāmi. Neviens zem zemes nelīdīs meklēt betona stiprību, nes kādas tur proporcijas starp cementu un smiltīm. Papīros viss redzams, un kā zināms, papīri ir cietāki par visaugstākās raudzes betonu. Parasti šādus pamatus būvē cita, ne savam namam. Un tad nav jādomā, vai ilgi kalpos. Ja sabruks, būs dabas katastrofa, vainīgs vējš, kas pārāk stipri pūtis, vai zemestrīce, vairākas jau piedzīvotas. Namus vēl nav sagāzušas, bet nākotnē viss var gadīties. Pareizāk esot jaukt betonu ar pildvielu, sīkiem akmeņiem, šķembām, tādi pamati esot lētāki. Ar cita gudrību dzīvot arī iznāk lētāk. Pašam nav jāpūlas, kā teiks, tā dara. Un kas tur nosodāms? Viss, ko māca skolā, ir kāda cita radīts, izgudrots, atklāts. Amats saskaņā ar parunu ir dzīves zelta pamats, bet arī to apgūst pēc sen izstrādātiem paņēmieniem. Aicinu skolotāju Zāni Alhāberi sākt kopīgo apgredzenošanas ceremoniju. Žetonu saņem Gunters Bērziņš. Es jums visiem varu izgāvināt simboliski spārnus, lai jūs redzētu augstāk, tālāk un veiksmīgi aizlidot līdz 22. jūnijam Jaunpilsētas vidusskolas izlaidumam. Bet, lai jūs raksturotu, es pašķirstīju atpakaļ 10. un 11. klases un arī šī gada pusgada jau gandrīz rakstītos radošos darbiņus, kas jūs vislabāk arī pašus raksturo. Un Gunters ir rakstījis. Skan modinātājs signāls un ceļos uz skolu es. Nav izgodinātas drēbes un vēl laukā spīd mēnesis. Šis laiks liek gatavoties, jo eksāmeni nāk, tas ir septembrī rakstīts. Nav laika vairāk ākstīties, pie grāmatām vajag pieglausties. Ir labi apzināties, ka skolā gaidīces, ar draugiem kopā pasmieties, bet ar skolotājiem mācīties. Nāk rudens, lapas krīt, un saule aiz mākoņiem spīd. Ar draugu sēžu solā un domāju, kā būs vēl skolā. Labi nedarbi sastrādāti, labi paskaidrojumi uzrakstīti, labi draugi iepazīti, labas domas izdomātas. Mana pasaules uztvere ļoti krasi mainās, jo katru dienu dzīve plūst uz priekšu, katru dienu tiek uzzināts kas jauns, un tas zināmā mērā ietekmē arī manu domāšanu. Un krājas pieredze,
Tā liek saprast un apzināties, kas ir jāmaina sevī un apkārt. Mani apziņas plūsmas veicinošie faktori ir mirkļa mūžības tēma. Kāda mirkļa mūžība, ko nekad neaizmirsīšu. Eģus Arkovskis. Steidzas draudzes uz stundu zvani, laiks rit kā skolas gadi. Iespēju tas dāvā daudz, kaut saprastu, kas man ir ļauts. Ar ko lai tālāk dzīvi saistu, kur liederīgi izmantoju savu laiku, un noderīgs es varbūt pat panākumus gūt. Es ticu un ceru, ka viss būs labi, un izvēle mana un nākamie gadi. Māris Kaņeps. Arī dzejolītis. Atkal viss kļūst augsts un pelēks. Dzīves pulkstenis šķiet lēnāks, tas bija rudenī rakstīts. Vēlos, lai kļūtu gaišāk un vēl ap sirdi siltāk. No vasaras ir atmiņas, priecīgas, siltas, skanīgas. Un man ir tik viena lieta. Šis laiks, kad ir dzīve, un šī vieta. Jūs redziet, no kāds romantismu pilnas dzejas aiziet uz nostājas. Kristīna Kurstova. Kristīnas dzejols tika arī publicēts. Uz mirkli stāt un piekļauties koka stumbram, kad pulkstenis stāja un soļi pārstāja skanēt. Cik savāds klusums! Es gribu atrasties šajā laikā un dzirdēt lapu čaboņu un koku zaru švīkstus, kad lietus līst un tā piliena atsits pret asfaltu. Nedaudz skumji kļūst, bet es veros laternu gaismā un ceru atkal uz jaunu dienu. Toms Zirnis. Man ļoti patika Toma dzejolis, ļoti patriotisks. Redziet, kā rudenī rendēt var slāpes no padarītā darba. Redziet, kā rasas lāsas loga rūtīs siktas. Tās ir pārdomas par padarīto cilvēku mūžā sasniegto. Redziet, kā cilvēka gods nevar tā vienkārši pazust. Katrs īstenis latvietis godinās, mīlēs un cienīs savu tēvzemi. Matīs Elksnis. Matīs raksta, es interesants cilvēks uz šīs pasaules. Laiks, sarežģīta parādība apkārt un ap mani. Kā vējš, kas spēlē pēc manas stabules, kā dziesma, kas pazīstami lēni skan. Šis ir laiks, kas kopā ar mani, kas elpo nemanāmi, kurā esmu es un mani tālāk nes. Kate Rudene. Pagājušajā gadā rakstīju 11. klasē. Redzēt nozīmē zināt un sajust. Sajust to, kā dvēseles gaisma atspīd pret sapņa ēnu. Dvēsele ir mūsu katra pasaule, pārējais tikai maizes garoza. Tomēr ir brīži, kad dvēselē ir salst, tad atliek vien pašam būt savas dvēseles maizniekam. Armāns Dzenža. Armāns vienā darba lapā rakstīja:
Katrs mēs pārdzīvojam nestabilo un dumpīgo vecumu, mīlas mokas un sajūtu, ka neiederos šajā pasaulē. Bet ar laiku domas un emocijas mainās. Mans pārdomu ceļš ir rītos uz skolu, eju uz autobusa pieturu, zālē midz rasa, putni dzied, ceļš ved no kalna lejā, uzkalniņā augšā, un pēc nepilnas pusstundas esmu jau pieturā. Gaidu autobusu un ova man ir laba. Braukšu uz skolu. Lāsma Timbuse. Zinu, ka neviens nespēja apstādināt laiku, tomēr vēlos to mainīt un apturēt. Neļaut tam aizskriet vēja spāri. Vēlos justies neapspiesta un brīva savās domās, izlūgties šim laikam, nelikt šķēršļus maniem sapņiem un iecerēm. Arvis Urbāns. Jā, arī Arvis ir dzejnieks. Kā nemitīga upe no stāvas klinšu kraujas, mans laiks dziļā mūžībā ar dzīves mērķiem steidzas. Kā pērles mani gadi kļūst, kad laiks to satver plaukstās un rotām mirdzošās, vien beidzot vienā lokā. Inga Pavalkoviča. Šis dzīvoklis arī Ingu pašu raksturo. Man patīk krāsas košas, kas labā cīņā drošas. Man patīk justies svarīgai, uz skolu katru dienu iet sparīgai. Man dzīvē tas ir svarīgi, iegūt kaut ko garīgi. Katrs pats par sevi, bet tomēr palīdzēt vajag, kā redzi. Neesam jau svešinieki, nedz arī kādi ienaidnieki. Dzīvojam mēs vienā pasaulē un visi vienā nākotnē. Kristaps Pīčs. Mūka konkursam, Roberta Mūka konkursam rakstīja: skatīties un redzēt, klausīties un dzirdēt cilvēku labo doto un pateikt to nozīmīgo. Rast prieku, ko dod, ne tikai maizē iecepot, bet gan ar sirsnīgumu dalīto, īstajā brīdī uzmundrinājumu sniegto. Katrs, kurš prieku devis, ir īstu maizi cepis, šo milzu gandarījumu jutis un reizē ar laimi piecimis no jauna. Mārtiņš Tīķeris. Mārtiņš rakstīja: dažreiz svarīgāks ir pats process, nevis rezultāts. Tieši paša procesa dēļ mēdzam sev uzstādīt nereālus un nesasniedzamus mērķus. Pirms rīkoties ir kārtīgi jāapsver, vai mērķis attaisno līdzekļus, padomājot arī par pārējiem. Lai nesanāk tā, ka mūsu pārliecības dēļ tiktu zaudēta cieņa un uzticība sabiedrībā. Tad tādi līdzekļi mūsu mērķu sasniegšanā galīgi neder. Nekad nedrīkst aizmirst sirdsapziņu. Agnis Pogulis. Jā, arī šie Agņa vārdi pilnīgi raksturo viņu. Viss mantiskais tikai papildina cilvēka labumu, bet īstenībā mēs piederam dzīvei, un cilvēks ir pelnījis dzīvot gaismā. Vien paša neatlaidība liek katram saprast, kas cilvēkam šajā dzīvē ir gaisma. It kā sarežģīti, bet patiesībā vienkārši un saprotami.
Visa mūsu dzīve taču balstīta uz šo gaismas un tumsas spēli. Dzīvot gaismā nozīmē būt sev un citiem vajadzīgam. Astra Ābelniece. Bet tad es atradu tavus vārdus, un man likās atkal, tas ir tieši par tevi, tu pati to raksti. Cilvēka sejas izteiksme bieži vien neatspoguļo viņa iekšējo pasauli. Cilvēks var izlikties priecīgs un smaidīt, taču patiesībā iekšēji viņš jūtas skumji. Mēs bieži vien slēpjamies aiz kādas maskas, jo nevēlamies atklāt citiem savu patieso es. Sapņu un mirkļi aizslīd, bet vispatīkamākais tomēr ir ceļš uz skolu, jo ir tik jauki vērot krītam rudenīgās lapas. Egija Kirkenšteine. Egijai ir daudz dzejoļu. Man bija ļoti grūti izvēlēties, kuru. Laiks to nevar izmērīt, bet var apzināt. Nevar apstādināt, bet par to var nedomāt. To var veltīt daudz kam, bet var atņemt sev. To var pazaudēt vilcinoties un būs tev žēl. To var izmantot devīgi un būt gandarīts par to, ka darbiņš ir labi padarīts, jo šis ir mans laiks, un es veltu to sev, saņemot no dzīves pieredzi, ko iekrāju sev. Šodien ar mums nav kopā Evita Zaķe, jo viņa, diemžēl, ir saslimusi ar angīnu, un Krista Krūmiņa šodien atsūtīja mums īsziņu no Itālijas, kur ir no Latvijas Sporta federācijas, Biatlona federācijas aizsūtīta nometnē deleģēta kā vienīgā jaunieta sportista Itālijā. Jaunpiebalgas vidusskolas direktore Ulla Logina. Vēl viss tikai priekšā. Viss mūsos ienākas pakāpeniski un ar prieku. Paldies. Paldies. Paldies Dievam! 3. decembris vēl nepazīst māja un jūnija eksāmena vērtas. Mēs vēlamies dāvāt jums arī mūsu prieku, mūsu skolas žetonu redzami, lai kā sudrabs un mūsu skola mic kā zvaigznes augstu debesīs. Mīļā klases audzinātāji, skolotāji Zagri. Katrs no mums ir saņēmis kādu brāzienu šajā vidusskolas laikā. Tomēr visvairāk atmiņā nāk labais, un tāpēc gribam pateikties skolotājai, kas ikdienas bijusi un joprojām ir mums blakus. Un kāpēc gan apsveikumu un pateicību neizteikt dzējā? Un tagad, skolotāji, tu mazliet apsēdies, jo tava steiga aizsteigusies. Ir pēkšņi nemierkrastā miers, var atļaut šim vakaram bez grožiem skriet. Ir svētki galu galā, ir svētki skolotāji, un tu, reiz rokas gādīgās, tu vari salikt klēpī, un rudens vējos pasapņot, un aizmirst par to paguruma mirkli, ko no visiem slēpi. Tur nav ko liekties, zināms jau, ka mūsu pacietības mērs ir reizēm šaurs, bet skolotāji, nerājiet, to apsolāmies jums šobrīd, ka prātīgāki būsim rīt. Tādēļ un arī mēs mums vēlamies pasniegt žetona gradzeni, kad mums katram tāds būs. Ja. Un, protams, arī dāvanu no mūsu klases šo, kurā ir
iekarināti novēlējumi no katra no mums. Tieši jums. Paldies jums, skolotājiem! Un domājot par to, ko lai es jums šovakar saku, es atcerējos sava pasniedzēja filoloģijas fakultātē, literatūras zinātnieku Viļņa Eikvalda vēlējumus mums, ko viņš lika mums tā paturēt aiz auss, lai iesākto ceļu varētu veiksmīgāk turpināt. Jūs savu iesākto izglītības ceļu pirms gandrīz 12 gadiem uzsākāt, un, kas tad vairs palicis, izejam jau finiša taisnē, bišķiņi vairāk kā pusgads un būs jau izlaidums. Lai to veiksmīgi sasniegtu, toreiz pasniedzējs teica tā atcerēties 5 principus, ar kuriem dzīvot tālāk. Pirmais. Jau šodien aizmirsti uztraukumu. Otrais. Jau šodien aizmirsti dusmas. Trešais. Cieni savus vecākus, skolotājus un vecākus cilvēkus. Ceturtais. Jau šodien sāc pelnīt savu maizi, savu vērtējumu skolā, godīgi. Un piektais. Jau šodien dzīvo ar pateicību. Tāpēc es gribu mūsu visu vārdā šodien teikt lielu paldies jūsu vecākiem par to, ka šodien mēs visi esam šeit kopā. Teikt paldies saviem darba kolēģiem, jūsu skolotājiem par sapratni, toleranci, it īpaši šajā pirms žetonu vakara nedēļā. Īpaši paldies skolas direktorai Ullai, mācību pārstāvim skolotājām Arnim, datoru guru Artim, kurš mums palīdzēja, un, protams, jūs visi pārējie. Paldies mūsu video inženierim Egili 11. klasē par jauko gaisotni un pūlēm, ko viņi mums šodien uzdāvināja žetonu vakarā, un arī par to, ko viņi uzdāvināja jau pirms žetonu vakara. Īpaši paldies no zēniem. Paldies! Es gribēju teikt, kultūras namu meitenēm par atvēlēto namu. Un arī paldies jums, mani mīļie, par to, cik jūs godprātīgi nācāt uz mēģinājumiem. Un es ceru, ka šī godprātība turpināsies arī tālāk mācību darbā un arī, lai mums visiem izdodas eksāmenos. Tātad, liels paldies! Un kolektīvo apsveikuma laiks. Lai arī kādi vēji mūs stūrējā notur, bet dzīve ir kā jūra, kurš tajā jāiet tur. Lai arī kādi vēji mūs stūrējā notur. Mēs 11. klases drošsirdīgie jūrnieki šajā nozīmīgajā dienā no tālām jūrām esam atraduši varenu lomu, un tas domāts tieši jums. Tas jums būs jāsadala brālis, vienādā zaļā. Ne tikai pašam veiksmīgākajam no jums tiks īsts pārsteigums, bet visiem novēlu, lai dzīvē izdodas izvilkt savu lielo lomu. Tātad Jaunpilsētas vidusskolas 61. izlaidums. Šķiet jau mēs paši tikko šeit sēdējām, bet laiks paiet tik ātri. Tagad šeit esat jūs. Es atceros, kad mēs bijām viena milzīga vēlme prātā bija ātrāk tikt projām, jo bija tas
tas neparastais uztraukums. Īstenībā tas viss ir lieki. Mēs jums novēlam izbaudīt šo brīdi, izbaudīt pēdējos mēnešus skolā un arī eksāmenes, jo tie ir tikai pirmie pārbaudījumi, pirms vislielākā pārbaudījuma, kas ir dzīve. Tāpēc novēlam jums veiksmi un panākums. Un, lai varētu daudz svinēt, tāpēc mēs arī dāvinam lietu, kas vienmēr nodara svinībās. Un es gribētu teikt, vienalga kādā krāsā, lai būtu jūsu nākošās dienas, nekādā gadījumā, lai tās nav pelēkas.
Piecinieka dzīve, izšķādājies un izvargojies kā zirgs, un beigās nav tev nekas. Es gadās lielāku labu, man nav slikti, tā jau tas vienmēr bijis un būs. Varbūt, ka vienmēr tā nebūs. Kas tu kaut pasakīs savādāk? Pārdodiet tik tos lašus par īsto cenu, un vienā gadā tiksiet pie naudas. Pārdod. Kur tu pārdosi nav kur likt? Ledus pagrabā. Ledus pagrabā, kur viņš ir? Reku šeit bodniekam bandaram nav, kur tu nu vēl man? Nu, ja nav, tad var uzcelt. Jums jauniem lielas mutes. Nav vairs tie laiks, kad es pirmā. Un ko tad jūs tādu savā jaunībā esat izgudrojuši? Neko. Tagad kāšat jūru un žēlojaties, ka zivju maz. Bet tu, ko tu esi izgudrojis? Austu gudrojis. Man liekas, kā esmu. Un kas tas tāds būtu? Jūs visi pazīstat zivju vārdus, tādus, kādus liek upēs ezeros. Tādu pašu, tikai daudz lielāku un stiprāku vajadzētu noankurot jūrā. Jūrā, murdu, reitu kraks. Nu jā, no rītiem vajadzētu tik pacelt acis un pastīties kā ķēries. Saki, Oskar, tu neesi dzēris? Runā, Ai, viņam tā nav visi mājās. Tas man ir jāsaka. Kaut kā viņš ir mans paša dēls. Oskar, vai tu kādreiz neatnāktu pie manis? Es gribētu ar tevi par šīm lietām tā nopietni parunāt. Vari? Bander, laiva no Rīgas brauc mājās. Nu jā, Anitai beidzās skola, un Edgars aizbrauc uz Rīgu pakaļ. Bet tad jau man Roberta arī būs līdzi paķēri. Skaties, pilnu laivu braucēju salasīt. Mēs netiekam galā, nāciet palīgā. Sveiks, Oskar. Nu, ielaid spēkavību, nesmu mani malā. Tu sejo kā ar vienu? Nu, ko tad citu? Tu tikai neaizmirsti, ka es arī tagad esmu mājās. Atnāc tāpēc. Nu, te vari man apsveikt, ka ģimnāzijas beigšana. Apsveic, mēs. Kur tad mantas? Laivā. Tad ej gan mājās, mēs redzam mantas aiznesīsim. Oskar, tikai neaizmirsti, ko es tev teicu. Ej, vieni! Kas tu bija, Katiņa? Vai, kāds tas labs ir noklīsis? Nu jā, nav jau te nekāda palīdzība. Vai tev sieva arī? Vai die daudz? Nu, nē, es domāju tāda īsta. Kāds nav arī vaisnīgs. Tā viss nesaki. Redzi, man jau dieniņš divus vīrus pieņēma. Un, nu, es arī esmu bešā. Redzi, man tā sirds tāda mīsa. Es nevaru paties kā vīrietis. Dzīvo tā pats par sevi. Tā ir tāpēc. Šeit piedar, kas zin, vai neesi sastaipies. Nu, tā runāt, uzreiz saprotu. Ej, puikā. Katiņa šņabīt atkasis. Tātiņa? Kas ir to par tā? Atdod taču. Tātiņa. Sveiki, brāļi! Sveiki, mājās, nenāk! Kur tad šis tur likt? Es pie mājās. Mājas, mīļās mājas. Sveiki, brāļi! Robert, tas ir gan. Es tev viņu uztaisīšu kungu. Oskar. Ej, jau. Es kāds Roberts varētu studēt, Oskars nevarētu to māju kā zivs. Nu, bet par to jau arī viņam paliks tā māja. Visi viņam parāda. Jaunais ģēla māja, cik būs? Es tā ievaru un gribēju tev pajautāt. Vai tik tā tu meitene pašā stūrītī nav zālīšu dēļ? Ir jau kas? Nu, kas par prašu vēļu izaugas? Jā, Nu, Rīgas kundri, liksim tevi pie darba, redzēs, kā strādāsi. Labdien, meitene! Labdien! Nu, bet paskaties, Zentas jaunkundze, cik liela izaugusi, kā nepastīt nevar. Mētas mieru varat iet mājā.
draudzējoties ar Lidiju. Tāpēc tu gribi bēgt no manis? Tā jau ir. Bet tu esi kļavas dēls. Es tikai zālīšu Zenta, kuru tavs tēvs algo riņķošanai. Zini, Zenta, kāda tam ir nozīme? Zini, man brīžiem sirdī ir tāds tukšums, un tu esi tāda laba, klusa, mīļa kā māsa. Arī tu esi citādāks, kā citi puiši ciemā. Labāks. Garos atbilstāt no buņķa, deg vai? Nē, tā garos atbilstāt, tak pus iedegšana. Garos Oskar, vai tu negribas tur nē?
pie mums. Kad jau tu tā saki, tad jāiet. Zini, ko tad tu te dari? Vāri, kā tu mani runāji? Es tvēru veņķus un aizgāju pie jūras mazgala rokas. Pat pie žāvētas tak arī rūdeni. Un tu? Tāda sapucējusies. Es varu darīt, ko es gribu. Un es neko nesaku, tu satiecies ar bandu. Es tikai tevi gribēju brīdināt. Es zinu, ka tu satiecies ar manu brāli Robertu. Un ja domā, ka viņš darīs visu, ko sola, tu rūpi maldies. Un kas tad ir, kas attiekos? Tā nav kāds labs. Bet, Robert, kad tu teiksi savējiem, ka gribi mani precēt? Es domāju, tas nevienam nav jāzina. Vispārīgi, tas nevienam nav jāzina. Man liekas, ka neviens arī nezina. Tikai Oskars. Nu, bet mēs esam jauni. Kas gan mums var kaut ko liekt? Un Oskaram te vispār nav nekādas teikšanas. Ar mani vairs nav labi. Es esmu, tāda. Un mājās jau paliek aizdomīgi. Ilgāk vairs nevar baudīt. Tas gan ir muļķīgi. Ko lai es tagad daru? Nu, bet kaut kas ir jādara. Zini, dod man pāris dienas laika, un tad es kaut ko izdomāšu. Bet līdz tam nevienam ne vārdu. Labi, es neteikšu. Bet vispār man tagad ir jādodas. Pie manis vakarā nāk viesi. Bet, ja gribi, tu vari atnākt. Vajadzētu gan. Ietaupīs naudu un nopirksi. No kā tad ietaupīt? Tu tagad redzi, kādu naudu es saņemu. Tomēr, zālīšu zētai to esot iedāvinājis pulksteni. Ak, tad redz kā, to es sācu dāvināt pulksteni. Pasties, ka viņa kaut ko tev pretī vēl neiedāvina. Cik arī pulkstenis maksāja? Laikam kāds. Kaut kāds 50 lakas. Kas tās par pudelēm? Vai kādi svētki būs kamēris jūrā? Tās, vai tu nevarētu patikt, cik tās maksāja? Kas tad viņas izdzēs? Labi vien ir, ka nolēma savu dzimšanas dienu svinēt mājās. Pārīt tik patrauc prātu. Bet vai es vainīgs, ka tā sanāca? Bet palīdzi man, ja ne, es izstāstīšu visam ciemam. Nu, neko tu nestāstīsi.
kas tev noticēs un vispār ar ko to pierādīs. Bet te mēs ilgāk vairs nevaram runāt, man tikai ir tā kā pārunāsim vēlāk. Tad klausieties, brāļi un māsas! Pēdējais laiks mums nāk pie atgriešanās. Tā diena vairs nav tālu. Tāpēc sargieties no liekas ēšanas un dzeršanas. Sargieties!
citādi brālis Teodors tev izsludinātu par Antikristu. Tāpat kā diena ir tuvu, un es esmu nācis jums sludināt, atmetiet savas grēcīgās domas un klausieties manos vārdos, jo es esmu tas pravietis zemes virsū. Tā kā pasaulīgā manta nenes svētību, tad sametiet savu naudu kopīgā koletē un nododiet to man. Skat, kāds ciemuši tik vēlā vakara stundā, vai kas noticis? Nē, nekas nav noticis. Mēs tikai mājās izšķīrāmies. Es gribēju pavaicāt, vai nevarētu dabūt pajumt jūsu mājās kādu laiku. Par ko gan ne? Augšā viena istaba vēl brīva, otrā dzīvo Fredis. Fredis? Nu tas, kas brauc uz kuģiem un dzīvoja Amerikā. Tagad palicis tik bagāts, ka vēl. Bet nāc, iesim atpakaļ sapulcē, savādāk brālis Teodors dusmosies. Ko tad es? Nu nāc vien. Fredis arī ir iekšā un klausa. Nu, kad jau tas var izturēt, tad iekšā. People say a man is made out of mud. A poor man is made out of another man done. Skin and dirt, how high that's that's drunk. Skin's getting done, and what do you get? Another day for that deeper again. Can't hear what you call me, 'cause I can't give I hold my suit to the company's door. Jā, ko tu saki, cik tās mums varētu izmaksāt? Nu, kāda 2000 latu. Un cik mēs varam nopelnīt ar tādu? Vienā vasarā varam kļūt stāvu un bagāti, bet, ja vētra mūrtas saplēsīs, būs jācīnās vēl kādi 3 gadi. Jā, riskants pasākums. Saka, sota 1000 latu. Viena pēkšņi sanāk kaut $100. Nu labi, es piedalos. Tu nu gan esi viens vēl. Nu ko tad pie darba un gaidīsim nākošo vasaru? Pelus tīklus sagraut. Vai dienu jāiet apskatīties? Es te kā reizi gribēju ar jums mazliet aprunāties. Vai jūs man nevarētu pastāstīt, kādus tikumus liek cienīt kristīgā ticība saviem draudzes locekļiem? Ir daudz un dažādi tikumi, mans tēls. Kuri tev tieši interesē? Mani interesē tikai viens. Vai ir jāciena viesmīlība, kuru mums izrāda kādā svešā namā? Viesmīlība? Tas ir ļoti jauks tikums. Svētīts, lai top šis nams. Kuru tu apgādi un izsmēs.
laipnu uzņemšanu un izposta laimīgu ģimenes dzīvi. Grābnieks tāds! Ko nesaprotu? Tīkli ir veseli, bet ko tad jūs abi? Mēs te kā reizi runājām par tīkumiem. Beidzot, tu esi atgriezies. Māsa Olga, man kas jāsaka. Man steidzami jābrauc prom. Tad nu tā vāci, piedzen dzirdu, bet mēs ar brāli Teodoru sakrāvēsim mantu. Čau, Oskar. Jā. Šodien no tīklu kūšanas nekas nesanāk. Ko? Kāpēc, ne? Mestija jāved uz miestu. Nu labi, nekas. Es tikmēr aiziešu paciemošos pie savas izredzētās. Nesmējies visu, Oskar, šoreiz tā lieta ir nopietna. Vienu gan es tev varu pateikt, es viņai dāvīgi imponēju. Es viņai stāstīju par Ņujorku, par Karlsoniem, tas gan ir brīnišķīgi. Pa gaisu vien, un lejā spēlē mūzika. Tad es vēl biju pristādīti noziedznieki, nu īsti burlakas. Man nemaz nebija bailes. Dāmām gan kā ieraudzīja kādu zemi ģīgonīgi. Tad es vēl biju uz boksas sacīksteni. Bet ko viņas tev stāsta? Tev jau laikam tāpat neinteresē. Labdien, Anita! Esmu tik laimīgs. Mani sapņi sāk piepildīties. Dzirdēju, ka šis pie tevis tagad dzīvo. Tev tā pašauri nolēmu palīdzēt. Vai tiešām? Tu man te māci. Ir skaidrs gadam, ka būs ledus pašas. Ko tu tur glabāsi? Skābēs, gurķus un kāpus. Un domā, ko tu liks uz tā ledus? Uzglabāšu savu dvēseli, ķīstu līdz pastardies. Ko par šo teikt tavs brālis, Oskars un Teodors? Ielai saka, ko grib. Jāiet uz jūras krastu. Trīs vīri nāks mājās no jūras, jāskatās, kā ķērās jaunajā muržā. Jānskundu? Jo, Jānskundu. Jā, gan jūs mani laimojat. Kas tas vairs pa Jānskuži? Jā, jau pievē acis. Rei, tik sākas rāšņām. Kas zīmē mēs sasaities šeit? Iedzer. Labais, jā. Jā, aizmet Džimim arī. Šis jau izdars gan, bet pulkēcēšanos viņa nedomā. Ciemā meitas un diezgan traks uz meitiešiem. Es sādājas no bēšā. Kā tad būs? Es vēl neticēšu. Man vīrieši trakotu patīk. Apskat no visām pusēm. Vai tad nedara ko? Redz, tur sēž viens bariņš. Aiziet pie viņiem. Man tur vēl daži dokumenti jāiet.
Palaiž, mums ir ķēries. Kā tu teici, mums? Jā, ka mums. Dažs labs domāju, ka viss priekš kartiem. Oskar, tu tomēr esi mans dēls. Oskar, tu nevarētu arī tādu mūžu uztaisīt. Maksās tik tu gribēji. Nu, nē, man vispirms tāds ir jāutaisa paša mājai, vai ne tēvs? Vīrjums esot ķērijā! Tas reiz taustoši nāciņā! Tā tik krāj visu manā laivām spraudot ar aizmugurē! Laivā mēs krausim gan, bet tavam motoram aizmugurē neliks. Ko te tu tas visus taisies apēst? Apēdīšu gan kādu daļu. Daļu rīt pārdošu, bet pārējo salikšu uz ledu. Ļauj, saka, tas ir tavs dēls? Jā, tas ir mans dēls, bet mūrs gan nav mans. Jums tikpat nekas nesanāks vēl lūgsiet! Ārā, ja mēs stāvēsim viens par visiem un visi par vienu, tad drīz šo ciemu neviens vairs nepazīs. Un mums būs sava konservu fabrika. Mums būs jaunas motorlaivas, mums būs jaunas gaišas mājas, mums būs pašiem sava zvejnieku osta, tāpēc iesim roku rokā par labāku rītdienu, par to rītdienu, kur valdīs darbs un darba taisnība. Ja mēs stāvēsim viens par visiem un visi par vienu, tad mums būs daudz jaunas laivas un daudz lašu. Ja lasi pie laša nekrās, jā, vēl tu netikšu. Darbs ir tas, kas vien, un darbs rada labāku nākotni. Thank you.
vakars nebūtu izdevies bez mūsu režisoras, viņa mums sniedza daudz padomu. Bez viņas arī šī izrāde nebūtu izdevusies. Es un visi mani mākslinieki vēlamies pateikt lielu paldies režisoras kundzei Inetai Elksnei.